Tas ir par ko? Šonadēļ tikos un uzdevu jautājumu. Pasakiet man lūdzu, kas ir tas, lai jums izdotos, kam jābūt, ja? Lai jums izdotos sarunāt tikšanās ar klientiem? Mēs strādājam video tikšanās formātā. Tas ir viens. Un otrs, lai pēc divām tikšanām, mums ir 2 tikšanās modelis, lai pēc otrās tikšanās jums būtu darījums, bet vēl kas ir svarīgi, ka klientam tas būtu patiešām vērtīgi, ka viņš būtu pareizi izpratis, ja, ka ir tas fokus uz klientu, un arī klients ir ļoti gandarīts par to rezultātu, pie kā jūs esat nonākuši. Un tad man, protams, tiek minēts zvanu skripti, tur pārzināt klientu, sagatavošanās, arī. Bet tas viss ir pēc tam. Tikai un vienīgi pēc tam. Pats pirmais. Un to jau tie, kas man zina, jā, tie zina. Pirmais, ka tu patiešām to vēlies. 1. Otrs, ka tu esi aizrāvies ar to, ka tev deg acis, ja, ka tev tas patīk. Patīk tas produkts, patīk tas pakalpojums, patīk tas biznesa. Tas, ko tu vēlies pasniegt klientam, jeb kā tu vari palīdzēt klientam. Kā tu vari atrisināt viņa vajadzību, viņu mērķus, kā tu vari, teiksim, caur to jūsu pakalpojumu, jūsu produktu, jūsu uzņēmumu, ja? Kā caur to jūsu risinājumu, kā tu vari atrisināt arī un likvidēt viņa izaicinājumus, ja? Tos iekritienus. Kā? Tikai tad, ja tu aizraujies, ja tev tas patīk, ja tev mirdz acis, un ne tikai acis, arī iekšēji, un tad ir pārējās prasmes. Jo ja tu pats, protams, klasiskais stāsts, ka tu notici tam produktam, tā, es teiktu, tā ticēšana arī ir svarīga. Bet drīzāk man patīk, ka tu esi aizrāvies, ka tu pilnīgi izbaudi to, ko tu dari, ka tu izbaudi to, ko tu tam klientam vēlies, par ko runāt, ja, uz ko virzīt, ko piedāvāt. Paņem šo. Nekas jauns. Bet es vēroju, un arī ikdienā komunicējot strādājot, es saprotu, ka tas kaut kur pazūd, un tas ir viens no, kāpēc nesanāk, kāpēc neizdodas tik labi, kāpēc nestrādā tas ilgtermiņā. Pieredze aktuālā, protams, iepriekšējā, bet arī aktuāli šobrīd es redzu, ka lielā mērā nekas nav mainījies. Un šis jau nav tikai pārdošanā pa lielam. Šis ir jebkurā jomā. Jebkurā lomā, jebkurā uzdevumā, jebkurā atbildībā. Ka tu vēlies, ka tev tas patīk un ka tu esi aizrāvies ar to. Tad sanāks. Ir iespēja, 2 stundas sesija, darbs, parādīšu, iemācīšu caur 2 fokusiem. Mazāk ir vairāk un vienkāršības ir māksla. Caur savu un citu pieredzi. Bez kaut kādas tukšas runāšanas, bez kaut kādām, entajām stratēģijām, ja, un tehnikām, jo arī pats es joprojām šobrīd esmu aktīvā komunikācijā, sadarbībā ikdienā ar klientiem. Un tā ir ļoti liela vērtība. Tā ir atšķirība, tā ir mana zināmā mērā tāda unikalitāte, vai atšķirība no citiem. Sekojiet, rakst komentārā, dalies ar šo, ja, padalies arī ar savu pieredzi, izsaki savu viedokli, kāda ir tava līdzinējā pieredze, ja, kā tu domā, sekojiet, dalieties, saglabājiet, citādi visādi, lai viss forši, lai izdodas.